Sveiki, mani sauc Šeila, un šis video tika pilnībā izveidots izmantojot mākslīgo intelektu. Mazumtirdzniecības nozare pieņem mākslīgo intelektu, lai revolucionizētu klientu apkalpošanu, krājumu pārvaldību, patērētāju uzvedības analīzi un mārketinga automatizāciju. Mākslīgais intelekts palīdz personalizēt produktus un pakalpojumus, uzlabojot klientu apmierinātību un palielinot pārdošanas apjomus. Prognozējot pieprasījumu, mākslīgais intelekts optimizē krājumus, samazinot uzglabāšanas izmaksas un minimizējot produktu trūkumu. Ar mākslīgo intelektu darbināti chatboti un virtuālie asistenti piedāvā atbalstu 24/7, samazinot gaidīšanas laiku un uzlabojot pakalpojumu efektivitāti. Mākslīgais intelekts arī palīdz noteikt optimālas cenas, balstoties uz tirgus datiem, konkurenci un pieprasījumu. Tomēr ar šīm inovācijām nāk arī juridiski izaicinājumi, īpaši attiecībā uz datu privātumu. Atbilstība tādiem noteikumiem kā GDPR ir būtiska, jo mākslīgais intelekts apstrādā milzīgu daudzumu klientu datu. Nodrošināt caurspīdīgumu, nediskrimināciju un ētisku mākslīgā intelekta pārvaldību ir būtiski, lai veidotu uzticību ar patērētājiem. Lai mākslīgais intelekts plauktu mazumtirdzniecībā, ir nepieciešams visaptverošs juridiskais ietvers, lai aizsargātu datus, nodrošinātu patērētāju drošību un definētu atbildību. Pieņemsim mazumtirdzniecības nākotni atbildīgi. Sazinieties ar Crowdie jau šodien, lai redzētu, kā mēs varam uzlabot jūsu mazumtirdzniecības biznesu.